Es viņas izvārdīju, jo bija smuka dzīņa. Krāsas daudzums ierobežot, sākumā gribētu, lai rozā man ir visi jaka, bet man pēc tam sanāca, ka vajag arī pielikt citu krāsu, tāpēc izvēlējos zaļu. Jo, manuprāt, ļoti smuki izskatās zaļš ar rozā. Sanāk, ka šo zaļo izmantoju rociņām un, lai aptamborētu maliņas visur apkārt un, lai satamborētu kopā visu. Tad man tur gadījās arī maza ķibelīte ar padusēm, jo man tur negāja kopā piedurkna roka, tad man nācās padusē tur pietamborēt gabalu klāt, lai viss sajiet, bet sagāja. Rekur pirmo reizi piemēru, kā izskatās un jau izskatās pēc jaciņas. Viss bija sādīts un satamborēts kopā un it kā atlika tikai to striķīšu pie satamborēsiet klāt. Jā, bet jauna situācija. Pie viena no maniem šūšanas video, kas bija rakstīts, es šuju uz sajūtām. Tā ir, es piekrītu un es arī tamborēju un ādu uz sajūtām. Man nav piegriežņu, ko es ieraugu, to es gribu. Un man tā jaka kaut kā, likās, ka būs tā izsagāja kopā, bet asimetriski. Neko ņēmu savu radošam rokā, lai pārvērst defektu par efektu. Es zinu, man neiežārdīt ārā visu jau. Manis izšūtās piespraudīt